Ziepe, no, ir, Bārģūri tūlī, davai, neatmet. Kaspars Silinieks 2. vietā, Malders Čorpusis 3. un 4. vietā. Nav no 3. vietā. Andrija Kurks, Gaimbraucējs, un tad mēģinājums 2. vietā. Židons, Prasovda paliek savu sēti, Gaimbraucējs Dārksanās, savādāk palikt, priekšējā brauc. Mums ir nododošas superklases šobrīd. Starta lokā, pirmā grupa, un jā, tikuši tomēr kopā bija Jāņina ar kopētajiem līderi. Jānis Pīčs un Jānis Veks, bet tas tagad nākošajā braucienā. Mandari finiši pirmajā vietā sabrīdī kāpjāt izšauju. Vairāk vai mazāk. Iepšējā vietā visam līdzīgi šobrīd iznotāts. Tas ir vēl vieglo. Valsts tas jau bija. Kaspars Silinieks 1. Sandis Prierīts 2. Svens Lielēšteins 3. Jāna Līgurs 4. un Malders Čorpusis 5. vietā. Lielēšteins 3. Cieši un reāli cīnīgi nenāk.
Gar. Tiešām cīņa nevedojas. Ko nevedojas? Personīgs pirmais, Andris Strēlīts otrais, Silvijas Ilvēšanas trešajā vietā. Un 2000 klasa parādīsies Gramāša. Iesturu! Kas ir ļoti pārvarēts, Almēroja finišs štāks. Jānis līderis Andris Strēlīts, Kaspars Silvanieks otrā rinda, Andris Pļavēlēs Vilēnsteins, vienkārši ideāls pirmā divas rindas. Trešā rinda Andrei Kults, Andris četrā pieskaitlē, Andris Ciepos arī pieskaitlē rinda, Almīnā Almīnā Kults pieskaitlē. Viņš nav tātad Latvijas čempionāta iespēja, Latvijas čempionāta iespēja visi šodien startējošie latvieši un visi pie vārdu šajā Kaspars Silvanieks pirmais, Andris Strēlīts otrais, Reiz Vilēnsteins trešais, viņam ir Dobrikumā Jānis līderis, Līderis ceturtais, Jānis līderis piektais, Andris Pļavēlēs sastajā vietā, septītajā vietā mums Jānis Kurps, augāstāvais Jūris Ciepos, kurš ir vienīgais. Tas, kurš vēl pēdējais, tas ir, zinu, ka daudz tādi ir. Iesturu! Un tad mums Kaspars Silvanieks vadībā, otrajā vietā Andris Strēlīts, trešais Reiz Vilēnsteins, ceturtais Jānis līderis, piektajā vietā Jānis līderis, sastajā vietā Līdz Ciepos, septītais Andrei Kults. Šobrīd visu krietni par labu Andri Krievītim. Andri vēl aktīvs diezgalējais, simtaviems. Cīnīties par Latvijas čempionātu, viņam vienādi 3 priekšā braucošiem, un Andris Krievītis platformā. Šobrīd neizskatās, ka Andris Krievītis ir gatavs apzīt 4 malu Jānim līderim, un pārējo malu savukārt Andrim Pļavām arī Andrei Kurps. Nu, lai gan neaizliet. Kaspars Silvanieks iepriekšējā Baltijas pārstāvjums iepriekšā. Viņš šobrīd ir vadībā arī Latvijas un Baltijas pārstāvjums klasē. Viņš izturēsies galam. Nav variantu šeit. Klavē pie aizmugurs, Jānis vēl spīrinās pretī. Bet aizmērā vēl dabūja ātrāk, lai viss kārtībā. Kaspars Silvanieks pirmais, Andris Strēlīts otrais, Reiz Vilēnsteins trešais, Jānis līderis ceturtais. Jānis līderis piektajā vietā, Andris Pļavs sastajā vietā, Andrei Kults septītajā vietā. Andrei nav līderis, kā viņš domā, domā, ka nesanāks. Nesanāks, skatībā, Andrim. Viņš šī posma, viņš joprojām teorētiski konvertēja Latvijā ar vienu klāsā pārāk Krievīti. Jānis līderis ir izstājies tikmēr. Pašam priekšā grupas smaida. Kaspars Silvanieks vēl viens ātros vadībā. Viņš sāk sezonu šodien. Alfons Vinēja un tajā posmās Vinēja nesanāca. Šobrīd viņš ir vadībā. Pēc jau uzvarēt vienu Baltijas posmu. Kaspars Silvanieks pirmais. Andris Strēlīts otrajā vietā. Trešajā vietā Reiz Vilēnsteins. Ceturtais Jānis līderis. Piektajā vietā Andris Pļavs. Sastajā vietā Andrei Kults. Septītajā vietā Andris Ciepos. Cik apļūt līdz beigām īsti neredzu. Viņš ar ūdeni atspēst viņam tikai. Tātad tūlīt pēdējā aplīdaudas Latvijas čempionātu un Baltijas klāsas dalībnieki. Kaspars Silvanieks Vilēns tātad pēdējā. Andris Strēlīts otrajā vietā. Viņam čempions, bet Andri par šādām lietām nevar runāt. Pagājušajā gadu viņam čempionu bija 100 metrus 3 finišu. Tā kā Andri noteikti
Iepriekš jānobrauc šis ārpus līdz galam, citu vispār variantu nav. Sastajā vietā Andrej Kurks, 7. Latvijas čempions, kurš nav Latvijas čempionāts, Latvijas čempionāts trešajā posmā. Latvijas čempions tituls kabatā. Mums ir sudraba medaļnieks Andris Kļava, otrās vietas īpašnieks un bronzu Vēlis Šeimots. Un tātad ir arī par bronzu aptuveni provizoriskā skaidrība. Provizoriskā skaidrība par bronzu tādi, ka Rīga Buļošteina vai Kaspars ir vienāds punktu skaits. Reina ir par vienu uzvaru vairāk. Reina ir 2 uzvaras. Un tāpēc, protams, liekam, ir viena uzvara. Tātad Reinis Buļošteins ir bronzas medaļas ieguvējis. Tad Latvijas čempionāts Andris Kļavītis, Latvijas vicečempionāts Andris Kļava un bronzas medaļas ieguvējis Reinis Lielēnšteins. Rīga Lielēnšteins tūlīt redzēsim glabāšanas piedestā, tāpat kā pirmā uzvaru izcīnījušais Kaspars Silnieks, arī viņš būs uz piedestā, protams, atkārtotu visu kopētējumā. Pēc pagājušā gadā Andrijā arī parāžāda maz, kā teicu, pagājušajā gadā pēdējais posms notika dramatiskos apstākļos, legapstākļos un preses apstākļos Braikuļu autotrasē. Rāmis Priedīts, manuprāt, no tās vietas jau varēja redzēt finišu karogu, viņš tuvojās uz finišu. Viņš ir otrajā vietā, ļoti stabili, ļoti kārtīgi braucienu, un viņš ir Latvijas čempions. Tev zīgi, ko karatēs! Tiešām. Lūk, atbraucīgās par sevi. Tagad! Latvijas čempionāts pēdējā posmā, Latvijas čempionāts, Latvijas čempionāts, pēdējā posmā. Trešā vietā, arī bija čempionējuši čempionīgu, bet un kā reiz vienā. Pagājušajā bija nemaz kartē šogad. Trešais cilvēks ir tikko no 2 gadi vēl piedod. Šāds skierētības. Pētrāvās otrā vietā. Otrā vieta šogad Latvijas čempionāta pēdējā. Jūs rocīgi vadīšanai tūlīt. Attiecības nedaudz. Un šodien pirmā uzvara Latvijas čempionāta posmā, otrā uzvara Latvijas kausa posmā. 78. Kaspars Silnieks, Slovenijā. Kaspars Silnieks, otrā vietā Andris Kļavītis, viņš ir 20. gada labākais braukais Latvijā šogad čempionātā. Un reiz Lielēnšteins, kurš pēdējais Kļavītis ir priecīgs, ka izskroga, ka īstenībā sirmāt vietā diezgan smalka neatrīskroga. Iepriekšējā posmā reiz tā kā novartu kombinījās. Jā, tātad 2006. klāsts Kaspars Silnieks, Andris Kļavītis, Reinis Lielēnšteins. Paldies jums par cīņu! Un kopvērtējumā provizoriskā tāda Andris Kļavītis čempions, Andris Kļava vicečempions un ļoti iespējams, ka Reinis Lielēnšteins bronzas medaļnieks.